Bet kāds atbalsts pieejams mājokļiem? Vairāk nekā 160 miljonu eiro daudz dzīvokļu ēku atjaunošanai. Valsts finanšu institūcija Altuma aicina dzīvojamo ēku iemītniekus būt aktīviem un pieteikties šādam atbalstam. Ar iedzīvotājiem, kuri jau dzīvo veiksmīgi renovētā ēkā, tikās Kārlis Kristapsons. Jautājums ir par jau nomainīto logu kvalitāti. Ņemot talkā termokameru, Altuma pārstāvis uzskatāmi parāda siltuma zudumus nenosiltinātā ēkā. Pat ieliktie jaunie plastikāta logi acīm redzami nespēja noturēt siltumu dzīvoklī. Šeit varam redzēt, ka arī nomainītiem plasmasas logiem tie siltuma zudumi ir diezgan lieli. Tieši pa šo te kontūru, kurā viņi ir iemontēti. Šis dzīvokļu nams Siguldā drīzumā novērsīs visus siltuma zudumus, jo šim namam jau uzsākta renovācija. Savukārt šajā namā Siguldā Institūta ielā 10 atjaunošanas darbi noslēgušies pirms nepilna mēneša. Ārā temperatūra ir -1,8, mēs esam ēnas pusē, un virsmas temperatūru viņš rāda šobrīd +1,2 grādi. Atkārtota pārbaude liecina, ka siltuma zudumi ir novērsti. Pateicoties nomainītām apsildes caurulēm, logiem, ierīkotai ventilācijai un iespēju katrā dzīvoklī regulēt siltuma padevi, iedzīvotāji jau tagad izjūta ieguvumus un ietaupījumu. Uz pusi mazinājies, jā, rēķīts jau. Uz pusi, jā. Dzintars un Laina Zandovski īpaši uzsver to, ka apkures rēķins salīdzinot ar gadu iepriekš ir samazinājies uz pusi. Savukārt dzīvoklī ir kļuvis siltāks. Mazuļa dēļ dzīvoklī temperatūra noregulēta uz +21 grādu. Pirms tam 18 plus vēl mēs piesildījām ar elektrību silto grīdu slēdzām, reizēm arī eļļas radiatoru, lai būtu siltums, istabā tas siltums pazuda. Ēkas iedzīvotāji uzsver arī to, ka pateicoties ēkas renovācijai ir sākusi augt dzīvokļa vērtība. Ieguvums ir liels. Ēkas renovācija kopš darbu sākuma aizņem aptuveni 6 mēnešus. Pateicoties tehnoloģijai, darbus iespējams veikt jebkurā gada laikā, arī ziemā. Kā mēs redzam, tiek likt siltumizolācija. Būvnieku pārstāvis uzsver, ka piesakoties ēkas renovācijai svarīgi paredzēt apkures sistēmas nomaiņu, lai katram dzīvoklim ir iespēja regulēt sev nepieciešamo iekštelpu temperatūru. Ja jūs nemainat apkures sistēmu un neuzstādēt katram dzīvoklim atsevišķu uzskaiti, tad cilvēki ļoti kūtri taupa. Jā. Iedzīvotājiem, kuri nolēmj un vienojas par vēlmi renovēt dzīvojamā namu, ir jāvēršas finanšu institūcijā Altuma. Nokārtojot nepieciešamās prasības, ir iespēja gūt līdz pat 50% līdzfinansējuma ēkas renovācijai. Tāpat Altuma pārstāvis sniegs konsultācijas un uzraudzīs, lai darbi tiek veikti kvalitatīvi. Mēs arī uzraukam būvniecības darbus, tad starposmu apsekošana, kad darbi tiek veikti, un arī noslēdzot darbus, kad ēka tiek pieņemta eksploatācijā, mēs braucam uz apsekošanu. Iedzīvotāji tiek aicināti pārāk ilgi nekavēties, jo pieejamais finansējums pietiks aptuveni 1000 namu visā Latvijā. 300 pieteikumu jau ir iesniegti. Kārlis Kristapsons, Ilmārs Roķis, LNT.